2011. gada 7. septembrī, trešdienā, lidmašīnas katastrofā pārtrūka latviešu hokejista Kārļa Krasteņa dzīves gājums. Viens no mūsu visu laiku izcilākajiem hokejistiem pasaules hokeja mekā NHL pavadīja 13 sezonas, kopā aizvedot 832 spēles. Es saku, tās entās sezonas, ko es esmu atdevis hokejām un ceru vēl 2-3 gadus to arī darīt, viņas liekas sev manīt. Saku, tie paši entie gadi Amerikā, kas nospēlēja tur tās 82 spēles plus mīnus. Tā visu traumas, ko sezonas laikā dabūna, tu viņas vienkārši nespēja izārstēt. Viņas drusku kaut kādīgi tur ar zālēm, kaut kādiem vingrinējumiem, no tām sāpēm ties galā, bet to traumu neizārstē. Un agri vai vēlu viņa jau tevī tur paliek. Kā Latvijā, tā NHL Kārlis Krasteņš iemantoja dzelzs vīra iesauku, kuru apstiprināja 2007. gadā sasniegtais jaunais NHL rekords. Kaža, neizlaižot nevienu cīņu, bija aizvedījis 495 spēles pēc kārtas. Pēdējos gados Krasteņš bija mūsu spilgtākā zvaigzne NHL laukos. Viņš pašlaik mums ir, NHL balsts, Latvijas hokejam balsts NHL tā laikam jānosauc. Un mums ir bijuši laika, mums ir 6-7 spēlētāji, kuri dabū pasmeķēt to NHL hokeju vienas sezonas laikā. Šobrīd mēs esam nonākuši līdz tam, kad ir principā Kārlis ir tāds vienīgais pavisam stabilais, tad vēl ir Raits. Ja tā reāli, tad Kārlis ir tas mūsu pašlaik spits vīrs tur NHL. Jā, un es kaut kādīgi zinu, tas tā. Es domāju, kā būs, visu sezonu aptuveni plus mīnus, kad spēlēs, tā domāju, varbūt šī mana pēdējā sezona NHL, bet, kad tas pienācis kaut kādīgi, pats sev saprotams. Tas dzīve iet priekš, kaut kas mainās, un es saku, es esmu, nemācīšu pateikt, cik tieši gadus, laikam 10, varbūt 11. Vairāk kā 10. Jā. Plus, es to lokāli tur viņu var skaitīt, neskaut. Jā, esmu nospēlējis, pēc sezonas bija, ka tā bija druski arī, bija iespēja vēl uzspēlēt vienu gadu. Es neteikšu, kurā komandā Dallasā tas ne, bet bija, es zinu, ka viena komanda manīm tā kā runāja, bet es pat negribēju, es teicu, ka nē, es esmu izlēmis. Ar Kārlis Krasteņu vienmēr varēja rēķināties arī Latvijas izlasē. Kopā sarkanbaltsarkanā karoga godus Krasteņš aizstāvēja 151 spēlē, daudzās no tām esot arī komandas kapteinis. Saku, grūti pateikt nē, jo no vienas puses tas ir pienākums. Latvijā dzimis, Latvijā audzis, un es centos gadus, cik ir iespējas, esmu spēlējis. Bet, saku, ar tiem gadiem, man pirmais, par ko ir pēc sezonas jādomā, tā ir tā veselība. Es gribētu pateikt vienu lietu, ja Latvijā un Latvijas hokejā būtu pamatīga un mērvienība, tad tie būtu Krasteņos jāmēr, jo Kārlis visās lietās, ko viņš dara, to viņš dara pamatīgi. Un, tiešām, ja mēs domājam, ka varbūt viens otrs ir ar talantu sasniedz, tad Kārlis ne visu, bet lielāko daļu sasniedz ar darbu. Es tā negribu teikt, ka es viņu varētu uzskatīt par draugu, bet es labprāt gribētu, lai man būtu šāds draugs, un ar viņu es varētu droši iet, kā krievi saka, izlūgājienā. Starp pasaules labākajiem Kārlis turējās iespējami ilgi. Lūk, ko viņš teica pirms 2 gadiem, kad bija parakstījis līgumu uz 2 sezonām ar Dallas Stars. Es cenšos, ja ir iespēja spēlēt tur Amerikā NHL un būt man uzturēt labākajā līgā, cik ilgi tas iespējams. Tādēļ to kontraktu summu tā mazāk skatījos. Galvenais bija tas, ka man ir tie 2 gadi, un es vēl 2 gadus varu spēlēt tur Amerikā. Tomēr šovasar karjeras pēdējos gadus Krasteņš izlēma pavadīt Eiropā un 37 gadu vecumā devās uz vienu no spēcīgākajiem KHL klubiem Jarosļavas Lokomotiv. Hokejs tas, kur es arī varu nopelnīt sev un saviem bērniem, savai ģimenei to naudu, lai arī nākotnē es varētu pēc tam varbūt vairāk laika veltīt tikai ģimenei, tikai bērniem. Tagad arī bija tāda, bija arī jāpadomā to, ko man, ja es paliktu Amerikā maksāt, ko man arī te Krievija piedāvāja. Latvijas līdzjutēji cerējis Krasteņu ieraudzīt spēlēm Rīgas Dinamo formā, un to vēlējās arī pats hokejists. Es uz to skatos tikai pozitīvi, un es vēlreiz saku, gribētos uzspēlēt mājās pie mūsu skatītājiem ne tikai Latvijas izlases formā, bet arī Dinamo Rīga.